papildu video par to, kā varētu ar vienu darbību izveidot vienādus headerus un footerus katrā lapā. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāapvieno darbu lapas. Tāpat kā mēs iezīmējam apgabalu Excel lapā, vienkārši pavalkot, mēs varam iezīmēt nevis vienu darbu lapu, bet vairākas kopā. Tas darās tāpat, pilnīgi tāpat kā Excelī. Ja jūs gribat iezīmēt apgabalu ar šūnām no C16 līdz F16, jums jānospiež Shift un uz beigu pozīciju. Un tādā veidā tiek iezīmēts apgabals. Tas pats notiek arī ar šūnām, ar darba lapām. Izvēlamies starta pozīciju, Shift, beigu pozīciju un tiek iezīmēts, redzam, mazliet gaišāk kļuva darba lapas. Ko daram tālāk? Izvēlamies pie View Page Layout, lai būtu pieeja headeriem. Un šeit rakstam datoru mācība. Šādi. Un varam pārbaudīt, ka tagad headers ir katrā lapā. Jā, svarīgi. Jānoņem apvienojums. To izdara ļoti vienkārši. Ar labo pēles klikšķi. Ungroup Sheets. To jādara obligāti. Un jūs redzat, ka katrā lapā parādījās headers. Jā, šeit tā nav, jo mēs neko nedarījām, mēs neapvienojam. Šeit tas ir. Tāpat ir ar footeru, protams, tāpat jūs varat ievietot kaut ko caur header footer tools. Galvenais ir apvienot šūnus un tad izpildīt kaut kādu darbību.